Mans šķiršanās stāsts. Gadījumā tev nav cilvēka, kas tev pateiks, vai tas tiešām konkrētajā situācijā der vai ne. Zini, kāds ir stilīgs bio Instagramā? Agnese ir stilīgs bio Instagramā. Tu pārāk daudz laika tajā ieliet. Tā ir skrīva ar upeņu sulu. Priekā. Sveicināti visiem! Čau! Jūs domājat, ko mēs šeit darām? Es, Sindija Bokāna, kopā ar Agnesi. Mēs esam, es nepateicu tavu uzvārdu. Es pateikšu tagad, man pierakstīts Zambare. It kā tu 2 gadus ar mani jau nestrādātu. Bet es pierakstīju tikai tāpēc, lai es nesajauktu. Jo es dažreiz vēl joprojām Gmailā pārbaudu, vai tu esi Zambere vai Zambare. Tu nevari iedomāties, cik daudz reizes mani ir nosaukuši par Zamberi vai Zanderi. Tāds, ok. Labi. Jā, tāpēc es arī izdomāju, ka man ir jāpieraksta no gadījumā kas, jo šī ir mūsu pirmā podkāsta epizode. Wow. Jā. Kāpēc mums nav neviena skatītāja? Mums ir tikai klausītāji, mums skatītājus nevajag. Mēs šobrīd atrodamies Skrīveros, un mēs esam Villa Lakstīgals. Ļoti, ļoti skaistā viesu namā. Tagad iet pāri šim video dažādi superīgi kadri no mūsu atpūtas, kā mēs šeit... Kā mēs te baigi forši atpūšamies, mazliet arī dejojam, kaut ko arī paēdam. Pasēžam džakūzī, pirtiņā ieejam. Un tiešām tāda ļoti forša vietā. Es šeit esmu bijis jau vairākas reizes. Un tagad es uzaicināju Agnesi pasēdēt ar mani gultā. Jā, man ir tas gods sēdēt ar Sindiju vienā gultā. Un tagad mēs pastāstīsim, kāpēc mēs vispār esam gultā. Jo mēs izdomājām, ka mums ir jātaisa beidzot podkāsts. Jo nav jau tā, ka Latvijā ir pa maz podkāstu, vai ne? Vajag vēl. Ir pietiekami, bet mums būs labāk. Bet es neesmu redzējis nevienu podkāstu, kur viesi sēdētu gultā. Jā. Un tas ir diezgan smieklīgi, jo šī ideja mums radās liekot arī jaunās rebrandinga idejas. Un šis ir viens no rebrandinga. Es nezinu, uz ko pasauli iet, kāpēc mēs esam izdomājuši tieši šādi, bet... Mums likās, varētu būt interesanti un kaut kas tāds nedaudz citādāks. Pagulēt gultā. Jo slavenais freelanceru darbs visiem lielākoties ir no gultas. Jo, kad tev uzdod jautājumu, kur tev patīk strādāt visvairāk, vai kur tu strādā, no kuras vietas tu mājās strādā visvairāk, tad daudz atbild. No gultas? No gultas, jā. Tā būs arī mūsu šīs dienas tēma. Bet vispār tā. Kur ir mans lūpas pīnums, es paņemšu paslēpšu malā, es negribu, lai kadrā rāgojas, jo, kad es skatīšos šo epizodu, man būs tāds bāds, tur palika kaut kāds korķis un kaut kāds spīdums uz maliņas, tāds viņu paņēma nost. Jo, tātad, protams, mums ir sagatavot, es aizmirstu man mikrofons, tātad, vēlreiz ir jāiedzer upeņu sula. Tātad man ir sagatavots vesels stāsts un plāns, ko mēs šodien darīsim, par ko mēs arī runāsim. Un zini, kas bija īstumā pirmais, Agnes, kad mēs sākām domāt šīs idejas. Jā, man bija īstenībā tāda, protams, mūsu labākais draugs ir kurš? Mākslīgais intelekts. Jā, ChatGPT. Mākslīgais intelekts. Viņš sēž starp mums šeit pa vidu. Mēs viņu neredzam, bet viņš šeit ir. Viņš ir vienmēr ar mums, jā. Un es gribēju arī mūsu draugam pajautāt, kā mēs varētu nosaukt mūsu podkāstu. Un bija tās diezgan smieklīgs prompts. Tātad ģenerē idejas podkāsta nosaukumam, kurš tiks filmēts gultā par digitālā mārketinga tēmām, bet tam nosaukumam jābūt ironiskam. Jā. Un tagad es tev iedošu dažus variantus, un mēs paskatīsimies, par kuru mēs varētu nobalsot, jo mums vēl pagaidām nav nosaukums mūsu podkāstam. Jā, klausos. Es nolikšu to upeņu sulu malā. Tā, tūdās paņemšu. Tā tad ir visādi varianti. Algoritms mani nesaprot. Kaut kāds nesaprotams nosaukums. Kaut kas jā. Nevar saprast, par ko. Ieliku postu, kur miljoni? Kur mans miljons skatījums? Jā, ieliku postu, kur man miljons skatījumu?
Jo daudz domā, ka vienkārši laikam tikai pietiek ielikt vienu postu un būs miljonu skatījumu. Cik daudz klientu domā? Ieliku postu, kur mans klients? Kur mans klients? Kāpēc man nav klienta? Kāpēc no viena rīla man nav plus 100 apgrozījums? Šis būs labs. Tev ir krīze, tev nav naudas, iemet storiju. Kāds sakars? Nu kā, arī Latvijā daudz satura veidotāji, tad, kad viņam pietrūks naudas, viņi saprot, ka viņam vajag pastrādāt, viņi tad ieliek storijas, viņi izdomā kaut kādas jaunas programmas, un vienkārši tāds risinājums - krīze, ieliec storiju. Ok. Jā. Tā kā es neesmu influencers, tad tu mani izglīto šajā jomā. Es domāju, tas arī varētu būt ļoti viegli attiecinājums arī uz uzņēmējiem. Labi, skatāmies tālāk. Tātad kaut kas jau tagad būs tuvāk gultēm. Scrolloju līdz aizmiegu. Ir tev tā bijis, ka tu scrollo un aizmiedz gultā? Līdz aizmiegu? Gan jau, ka jā, kādu reizi, bet vispār es skatos kaut kādu šovu pirms miega. Un vienmēr kaut kas skan fonā. Un es telefonu nelietoju pirms miega. Es vismaz cenšos to darīt. Es arī cenšos, bet man parasti sanāk tā, ka, ja man ļoti nāk miegs, tad es paskatos 5 minūtītes. Man tas ir tāds kā vienkārši ieradums. Es paskatos 5 minūtītes. Bet, ja es vēl eju gulēt, es jau izslēgu gaismas televizoru, izsmā vispārējo, bet saprotu, ka man vēl joprojām nenāk miegs, un tad es kaut ko paskatīšos. Tas ir parasti YouTube vai Netflix seriāls, un tad es aizmiegu. Lai arī cik ļoti neproduktīvi tas pagaidām liktos ārprāts. Kā var Cindy vienkārši skatīties kaut kādu Netflix ārprāts, viņa vispār, kā viņa izmanto savu laiku? Pagaidi, bet tu arī esi divs cilvēks, kāpēc tu nevari paskatīties? Tu domā, ka neviens nesaprot, ka tu neesi tikai uz man dažreiz pārmet, man liekas, ka tas nav pareizi, bet es varu uzreiz pateikt, jā, tas ir īstenībā veids, kā es atslēdzos, jo man ir bioloģiskais pulkstens līdz pulkstens kādiem 9-10, es vispār vairs neko nevaru izdarīt Instagramā, es nelasu ziņas, es neskatos storijus, es tikai pavadu laiku arī dažreiz ekrānā, bet skatos kaut ko citu. Jā. Šoka kontents. Cindija bokā skatās Netflix. Ok, tā, pārāk pa gultu. ChatGPT saka, nosauciet savu podcastu. Stāsti no digitālās gultas. No digitālās gultas? It kā mēs gulētu uz planšetdatūru kaut kāda. Tādas man asociācijas. Klausies, šis būs labs. No. Algoritms zem segas. Cik daudz algoritmu tu zem sagatavojas? Algoritmus zem, ok. Šie jau paliek tādi ļoti 18 plus un tādi divdomīgie, vai ne? Gultā ar mārketingu. Gultā ar mārketingu, tas man variants patīk. Tas bija arī sākotnējais, ko es piedāvāju, un izskatās, ka arī mākslīgais intelekts to piedāvā. Es jau sen sapņoju par engagement. To varētu kaut kā savienot gan mārketingu, gan kāzu tematiku kaut kādu. Es jau sen sapņoju par engagement. Zini, man šis nosaukums varētu liecināt par to, ka tie ir tie nabaga satura veidotāji, kuriem nav tā engagement. Diemžēl. Jā, nav to komentāru, neviens neko nelēko, nav to reels skatījumu. Es jau sen sapņoju par engagement. Varbūt jums ir jānāk klausīties šo podcastu, lai jums būtu šis engagements. Tad vēl ir tāds neķītrais spicy pipariņš gultā bez filtra. Tas tā kā slavenības bez filtra Latvijā. Mēs ļoti gaidām, kad STV mūs uzrunās, ka mums jau būs 10. epizode, un viņi mums rakstīs, mēs gribam palaist jūsu raidījumu televīzijā, mēs vēlaties ar mums sadarboties. Jā. Un tad mēs teiksim, ok, mēs ejam zem jums, un mēs sauksim šo te apakšraidījumu gultā bez filtra. Tā arī varētu darīt. Jā, tāpēc. Man likās ļoti smieklīgs tāds ironisks nosaukums podkāstam par digitālo mārketinga viduslaiku. Tādā ziņā, ka mēs apspriežam tēmas, kas vairs nestrādā. Ir tik daudz lietas, kas sen vairs nestrādā sociālos tīklos, bet cilvēki, es nezinu, kāpēc joprojām to dara. Īsti par hashtagiem, kad liek 10,000 hashtagu, un tad domāju, ka kaut kur man sekotāji. Ja tu ieraugīji tādu postu, aizvēl lūdzu komentāriem un ieliec hashtagu mārketinga viduslaiki. Šis būs labs.
Brīnums, ka kāds neredzēja. Vai brīnums, ka kāds redzēja drīzāk? Brīnums, ka kāds redzēja. Domā, tik zemu novērtēt mūsu podcastu, ka nosauks viņu brīnums, ka kāds redzēja. Brīnums, ka kāds redzēja. Es domāju, ka šis nevarētu būt labs nosaukums mūsu podkāstam, bet varbūt tas varbūt kāds vienkārši nosaukums postam cilvēkam, kuram neiet sociālajiem tīkliem. Brīnums, ka kāds redzēja. Rekur vēl viens, viņš man met ārā Instagram bez filtra. Rekur, kāpēc neviens nespiež? Kas tev jāspiež? Kāpēc neviens nespiež pogu? Vai arī darīt kaut ko? Like, tā kā komentāri. Kāpēc neviens nespiež like? Ne. Kāpēc neviens nespiež follow? Varētu tāds būt, jā. Īstenībā kā variants, kāpēc neviens nespiež follow? Jā. Kāpēc tev neviens nespiež follow? Te mēs īstenībā jums, skatītāji, klausītāji, kuri vēro šo podkāstu epizodu, klausās mūsu podkāstu epizodu vai skatās YouTube, ierakstiet komentārā, kurš no šiem nosaukumiem būtu labs podkāstu nosaukums. Jums vislabāk patika. Vai arī piedāvāt savu variantu? Es domāju, ka varētu piedāvāt savu, jo man liekas, ka pagaidām mēs liksim nosaukumu podkāstam nav nosaukums, un tad ir tā kā season 1, episode 1, un tad mēs nonākam līdz mūsu podkāstu sērijas nosaukumam, ar ko mēs arī lēnām pārēsim uz mūsu podkāstu otro sadaļu, jo vispār mēs šo sēriju rakstīsim tādos, teiksim, 3 blokos. Tā mēs ar Agnes izdomājām. Mēs sēdējām, mēs esam pašas producentes šim raidījumam, mēs esam gaismotājs. Ticiet vai nē, šis raidījums ir filmēts šoreiz vienīgo reizi, varbūt pirmo un nevienīgo reizi ar telefonu. 16. iPhone Pro Max 1 terabaits, kuram ir vienkārši kolosāla atmiņa šobrīd, uz kaut kāda parastākā statīva ar DJI mikrofoniem. Meitenes mums tur vēl 2 ir mūsu tā kā aizkulisēs. Aizkadrā. Elīna ar Dagni. Elīna, Dagni, čau! Jā, jūs viņas dzirdējāt. Un tad mēs sēdējām un domājām, jā, mums šis raidījums jātaisa 3 daļās. Tādos 3 blokos piekrīt. Jā. Tad uzsāksim to otro bloku. Tiešām mēs nepagandējam. Es nevaru pateikt to vārdu. Nepropagandējam. Mēs nepropagandējam neko tādu, kas būtu zem 18, bet tā tiešām ir, tā ir reāla upeņu sula. Kas būtu virs 18. Tas būtu virs, jā. Nevis zem 18. Mēs propagandējam to, kas ir virs 18. Bet mēs to nedaram tieši. Mēs to nedaram. Tā ir tiešām upeņu sula. Tagad mums būs tāda kā interaktīvā spēle. Agnes arī sagatavojas notos. Kaut ko. Un šīs epizodes nosaukums patiesībā ir, ko es īstenībā gribētu likt, mans šķiršanās stāsts. Jā. Un atcerēties tos visus laikus. Jā. Kad es šķīros no kā? No darba. Jūs domājat, uz freelancu. Jūs domājat, ka mēs pa puišiem sāksim runāt? Nē, šis nebūs tas kanāls. Šis kanāls tātad būs par digitālo mārketingu, par Instagram aktualitātēm, par visu, kas šobrīd ir svaigs un karsts un jaudīgs, trendīgs, seksīgs, es arī gribētu teikt, un garšīgs Instagramā, sociālos tīklos. Instagrams vienkārši ir tā mūsu pamatēma, kas mums patīk vislabāk. Un tas šķiršanās stāsts tiešām būs par to, kā mēs izšķirāmies no saviem darbiem. Tātad es ātri izstāstīšu, un tad mēs ķersimies klāt mūsu uzdevumam. Tā ir, man liekas, labākā šķiršanās, kas man ir bijusi. Man dzīvē ir bijušas tādas vairākas šķiršanās, bet man liekas, ka šī ir šķiršanās, ko es laikam atcerēšos vienmēr ar tādu ļoti pozitīvu sajūtu. Jā, ka tev nav jāceļas no rīta un kaut kur jāsteidzas, jāiet kaut kādā darba vietā konkrētā. Protams, ka tas freelance darbs šobrīd ir ļoti romantizēts. Mēs arī parunāsim par nedaudz mīnusiem. Protams, katrās attiecībās ir plus un mīnus. Jā, bet lielākoties tur ir ļoti daudz plusu, kāpēc cilvēki uzdrošinās to darīt, bet ne visiem cilvēkiem tas ir iespējams piemērots. Es atradīšu savos Instagram arhīvos storiju no tās dienas, kad es aizgāju no apmaksāta darba
Un es neko nevaru tiešām sliktu teikt par savu iepriekšējo darba vietu. Es tur patiesībā iemācījos strādāt ar sociāliem tīkliem, jo tas bija mans galvenais uzdevums. Es strādāju uzņēmumā, kurš nodarbojās ar kosmētikas un skaistumkopšanas salona, teiksim, darbību. Un mums bija digitālai konti, mums bija Instagrams, tanī brīdī arī Facebooks bija diezgan aktuāls. Un es biju mārketinga nodaļā un principā atbildīga par šiem sociāliem tīkliem. Un tas bija laiks, kad arī sāka attīstīties Latvijā influencer mārketings, tajā laikā to vēl tā nesauc. Tad tas bija 8-9 gadus atpakaļ. Tas bija 2018, manuprāt, gads aptuveni varētu būt. Nē, tagad sanāk 7 gadi. Kaut kādā 16, 17 gads. Es atradīšu un uzlikšu šim te rullītim pāri šo storiju. Un tā bija diena, kad es aizgāju no uzņēmuma, kurā es strādāju ar vienu Instagram kontu. Ja domājies, strādāju ar vienu Instagram kontu, cik tie bija ziediņi, vai ne? Un tad es jau jutos, es neteiktu, ka es jutos nogurs, nē. Es sāku saprast, ka, es sāku iebraukt, kā tas viss darbojas. Man pašai sāka arī attīstīties Instagrams. Man uz to brīdi jau bija kaut kādi 5-7 tūkstoši sekotāji, ja nemaldos. Jā, tas uz to brīdi jau bija daudz, jo es savu Instagram sāku ar ceļošanu. Un, kad es sapratu, ka jāiet prom no darba, es iestājos bezdarbniekos. Un tā mana domāšana bija, ka, ja es varu strādāt ar vienu zīmolu un nopelnīt summu X, es varu darīt to pašu no mājām, bet strādāt ar 5 zīmoliem un nopelnīt 3X summu. Kāpēc to nedarīt? Jo es jūtu, ka man vienmēr ir svarīga bijusi šī brīvības sajūta. Es nevaru ciest, ka man kāds skatās pār plecu, ka man kāds kontrolē, ka man kāds saka, kas man ir jādara. Un tāda priekšniecības padotā sajūta. Tas ir laikam tas galvenais, ko es vienkārši kaulā nevaru ciest. Tas cilvēks ir iespējams ļoti foršs, ļoti profesionāls. Un man paveicās ar ļoti, ļoti labu darba devēju. Bet arī tajā brīdī, kad es viņam teicu, ka es vēlos mainīt savu karjeras virzienu, viņš bija ļoti atbalstošs. Un tā bija diena, kad es aizgāju un es sapratu, ka es vēlos attīstīt savu uzņēmumu vai vienkārši strādāt uz sevi. Tad vēl arī nebija tāds populārs vārds kā freelancers vai personal branding vai kaut kas tam līdzīgs. Kā bija ar tevi, Agnes? Tu atceries savu dienu, kad tu aizgāji no darba, kad tu izšķīries no sava darba? Jā, kad es izšķīros no sava darba. No sava darba es atceros to dienu, jo tas nebija īstenībā sen. Bet īstenībā bija tā, ka mēs ar Sindiju jau strādājām gadus 2, varbūt mazliet vairāk. Paralēli tam es arī strādāju algotā darba vietā, mārketinga nodaļā par Facebook un Instagram speciālistu, tā kā apmaksātās reklāmas, Instagram posti, SMM un tā tālāk. Jā, es tam darbam esmu ļoti pateicīga, tas ir joprojām apgaismojuma uzņēmums, kas pārdod apgaismojumu, specializējas tajā. Un es esmu viņiem ļoti pateicīga par to, ka man iemācīja visas šīs lietas un ieinteresēja ar to, kā es vispār varu pārvaldīt sociālos tīklus un gūt no tā peļņu. Tā kā primārais mana interese bija tieši Facebook reklāmās, ko šobrīd arī es daru. Bet, ļoti labi dara. Jā, gadās arī labi, gadās visādi. Bet ko es gribēju pateikt par to, ka es sajūtu kādā brīdī, ka es esmu izsmēlusi tajā uzņēmumā. Man vairāk nav spēka, gribas spēka ieguldīt savas zināšanas tur, arī ejot uz to darba vietu, mazliet kaut kā ierobežot sevi tajā brīvībā. Un es gribēju nedaudz brīvību sev izjust, kā tas ir. Varbūt man nemaz nepatiktu, bet izrādījās, ka man patīk ļoti. Jā, un es aizgāju, bet man bija backup plāns, ka es jau strādāju ar Sindiju, un es zināju, ka man ienākumi kaut kādi jebkurā gadījumā būs. Tāpēc, jā, tas bija 1,5 gadu atpakaļ, kad es šķīros ar savu darba vietu. Bet es esmu gan viņiem pateicīga, gan arī pateicīga par to, ka es to nolēmu izdarīt. Un jā, man ļoti patīk. Un tagad mēs gribam īstenībā izdarīt tādu lietu, ka mēs pastāstīsim jums, vai vismaz padalīsimies ar savu pieredzi, kas tad ir galvenie plusi freelance darbā
un kas tad ir mīnusi. Jā, kādi tad ir mīnusi? Jā, tā tīri no mūsu pieredzes. Ko mēs varam par to pateikt? Bet mēs to darīsim tādā ļoti interesantā veidā. Mēs vienkārši tā kā viena otrai metīsim pa argumentam. Es neesmu sagatavojusi. Es esmu sagatavojusi. No galvas neko improvizēt. Es teicu Agnesei, es tā kā domāšu uz to sitienu. Tu man metīsi āķi, un es tā kā metīšu to bumbu apakaļ. Un tad mēs paskatīsimies, kas no tām varbūt jau mums būs tā kā, kas mums sakrīt, un varbūt tas, ko es pateikšu, tev arī būs jau tavā sarakstā iespējams. Tā kā mēs sākam ar plusiem. Okay. Bet pēc tādus īsos. Jā, Jā, tu pirmā. Tu vari strādāt no gultas. Nē? Vai tad nē? Jā, tu vari strādāt no gultas. Noteikti tas plus ir tas, ko es arī varu. Tu vari strādāt ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu izvēlējies strādāt. Nevis, ko tev vienkārši ieliek darba blakus, jā, jo tu nezini, kas ar tevi kopā strādās, bet tu vari izvēlēties, ar ko tu gribi kopā strādāt. Tas arī ir ļoti liels plus, jo tev nav darba biedru, kurus izvēlēs tavs priekšnieks. Jā. Rekrutēt. Piekrīt, jā. Bija tev tāds sarakstā? Tāds sarakstā man nebija, bet es tev piekrītu. Jā. Es arī to piekrītu. Es arī piekrītu, jā. Labi, tagad tu. Jā, par plusiem. Kā tu vari nosacīti izvēlēties laiku, kurā strādāt un kurā nestrādāt, un arī kurā, piemēram, dienas daļā strādāt. Jo man patīk pamosties, nedaudz veltīt laiku sev, izdzert kafiju un nesteidzīgi, un tikai ap pusdienām sākt strādāt. Es nevaru uzreiz pamosties un tad no 8 sākt strādāt. Man tas nestrādā, man tas sagādā diskomfortu. Es labāk tad strādāju no pusdienām līdz vēlam vakaram dažreiz. Bet, jā, tas ir tas, kā man strādā. Piemēram, algotā darbā man ir no, piemēram, 8 līdz 5 es tur sēžu un man obligāti tur jāstrādā. Man nav izvēles. Ja tu saki par laiku, kad tu vari strādāt jebkurā laikā, tad es varu pateikt, ka tu vari strādāt vietā, arī būtu droši vien tas pats strādāt no gultas, bet jebkurā pasaules vietā tu vari strādāt. Es ļoti bieži strādāju arī ceļā uz lidmašīnu. Jā. Es ļoti bieži strādāju dažādās citās, piemēram, valstīs. Es varu strādāt arī ceļojuma laikā. To parasti neiesaka, bet gadās. Tikko es dzīvoju pusgadu Kiprā, un es varēju strādāt arī no Kipras, ko es arī darīju. Un, manuprāt, tas arī tāds vislielākais bonus, ka tur izvēlēties faktiski visur, kur ir interneta pieslēgums. No tās vietas tu vari strādāt. Jā, tas arī man bija piefiksēts, ka tu vari strādāt no jebkuras pasaules daļas, bet mēs varam pāriet arī pie mīnusiem. Varbūt izspēšam vēl kādu plusu. Kādu plusu? Ir jābūt vēl kaut kam. Jā, protams, ir plusi tajā, ka... Zini, ko tu vari izdarīt? Jā. Tu vari ierakstīt savu stilīgu bio Instagramā. Un, zini, kāds ir stilīgs bio Instagramā? Agnesē ir stilīgs bio Instagramā. Facebook reklāmas brokastīs. Jā. Jūs varat sev tādu ierakstīt. CV, darba nodarbošanās veids, meta ads reklāmas brokastīs. Un es tagad arī visiem saku, ja tu nevari uztaisīt reels brokastīs, vienu reelu brokastīs, kas tas tāds ir? Kurš tas tev jau, tas jau ir jāmāk. Reels brokastīs ir pilnīgi nekas. Tas tā kā pamosties, ieliec reelu un viss. Tam nav jāaizņem nenormāli daudz laika. Jā? Pamosties, paskaties reklāmas kabinetā, vai tur nav nedodies nodarbs kaut kāds reklāmas kabinets, ko mēs risinām pēc tam pusgadu. Jā. Bet tev jāzina, kas notiek īpaši tad, kad ir tieši iesaistīta nauda tajā visā procesā. Nevis vienkārši ielikts postu, bet tu, piemēram, palaid reklāmu un tur rotē nauda visu laiku, un tev jāzina, vai tur viss ir kārtībā. Un tāpēc... Protams, ka ads manager for the breakfast. Jā. Runājot par kabinetiem, jā, noteikti tas plus ir tāds, ka tavs kabinets, varbūt tava mājas viesistaba, kafeīna, kafēnīca, Baltic Beach Hotel, restorāns, kur vēl mums ir bijis office mums ir braucot mašīnā dažreiz, office mums ir bijis, tagad mums ir office arī gultā. Tā kā mēs jau teicām. Jā, tā kā arī tie kabineti un ofisi ir
Bet laikam tas vismīļākais, foršākais office, es pateikšu tiešām, man patīk strādāt no mājām. Es esmu iekārtojusi savu galdu tā, ka man ir sava atmosfēra. Man ir saliktis pildspalvas bloki, kur es lieku datoru, kur man stāv dokumenti, kur man kājas krēslas piestūmus, kāds man novietojums attiecībā pret logu. Un, tā darba estētika, jā, tie Pinterest noformējumi. Un man ļoti patīk strādāt no mājām. Ja kādreiz, kad bija pandēmijas periods, cilvēki sūdzējās par to, ka viņiem nav produktīvi strādāt no mājām, tad es īstenībā varu pateikt to, ka tagad es nejūtos produktīva iet ārā publiskā vidē strādāt. Jā. Pirmkārt, kad es montēju video, man vajadzīgs ir klusums. Un otrkārt, lai man viens netraucē. Jā. Ja tu voiceover kaut kādu... Ja ir voiceovers, tad vispār ir vajadzīgs pilnīgs miers. Es varu video samontēt visātrāk tikai tādos gadījumos, ja man kāds nesit ārā no sliedēm. Tādēļ tas ir diezgan smieklīgi. Ļoti daudz manas draudzenes, tā skaitā tu, visas Dagnija, Elīna, visas. Visas mēs, kad montējam, mēs tā kā ieurbamies tādā kodā kokoniņā. Jā, un mēs nedzirdam neko, kas notiek apkārt. Jā. Un tā ir pilnīgi normāla lieta. Tā ir tāda, tā kā, ja kādos draugu kompānijās tas varbūt izskatās jocīgi no malas, tad mēs esam pie tā pieraduši. Jā, ka tev 2 reizes jāatkārto cilvēkam, kas, piemēram, montē, un tad tu saki, Sindija, tur kaut ko, es nezinu, cik skaisti, vai par kaut kādiem plāniem, tu jautā, un tāda, kas? 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 Ko jūs esat? Jā. Bet tā visiem notiek. Jā, ir tā, ka mēs pārjautājam, jā. Kas vēl no plusiem? Jūs jau droši vien gribat tos mīnus vairāk dzirdēt. Vēl, protams, pluses var noteikti pateikt finansiāli, tev ir neierobežotas ienākumu iespējas. Viss, gan ir atkarīgs no tā, cik tu daudz izdarīsi. Varbūt tas jau būs tā kā nedaudz kā mīnus, bet tomēr plus ir tāds, ka tev nav limits, tev nav konkrēts darba algas cipars tavā līgumā, bet tu vari, piemēram, šomēnes, ja tu strādā 1 dienu, tu nopelni par 1 dienu, bet tu strādā 30 dienas un vēl virsstundas, tad tu vari ļoti labi nopelnīt. Līdz ar to tu vienmēr izdarīsi tik, cik tu esi arī piekritis darīt, cik ir tavos pienākumos arī, bet līdz ar to tavi ienākumi ir neierobežoti. Jā, bet tas ir atkarīgs, vai tu proti klientam pareizi pastāstīt, vai viņam ir vajadzīga kaut kāda lieta. Piemēram, tu tos plus sales, vai tu viņam proti pārdot to, un tas ir atkal par pārdošanu. Tā kā tur jābūt, tu vari nopelnīt tik, cik tu vēlies, bet tev arī jādara tik, cik tu nopelni. Jā. Tāpēc. Bet tas arī ir plus tajā, ka, piemēram, tu vari nostrādāt 1 dienu no 12 līdz 12 naktī, un otru dienu tu vispār vari nestrādāt, tāpēc, ka tu pagājušajā dienā izdarīji par 2 dienu darbu. Jā, tā parasti daru. Viņa stāsta par sevi. Jā, pirmdienā es pēc brīvdienām man vēl negribas neko darīt, un pēc tam es maucu no 12 līdz 12. Tad man ir neatraut no darba. Tā, un tagad ir... Jā, ja te būtu mums sponsori, tad te būtu reklāmas integrācija. Sindi, kas tev te par spīdumu? Es starp citu, man par šo šī brīdī nav nekāda apmaksāta sadarbība, bet es varu tā kā uztaisīt shoutout Drogas, Latvija, paldies jums, jo īstenībā... Vēlreiz. Tātad, jā, lopu spīdums ir no Drogas Latvija veikala. Paldies. Tā, ok. Droši vien cilvēki grib zināt, kas tad ir tie mīnus. Kas tad jums tik slikts? Ko tu jūs tur stāsta? Kas tad jums tur būs tik slikts? Jūs jau tikai, sev tā, ka jau neko nedara. Kas tad tur samontēt video? Vai tas ir tik grūti? Nekas te nevar postu ielikt? Vai tas ir tik sarežģīti? Nofilmē un jā. Ko tad tie, un arī par blogeriem runāt, jā, mēs no šeit kādu tēmu arī atsevišķi par blogeriem parunāsim. Ko tad tie blogeri, viņam jau tikai visu pa brīvu dāvina, jā? Tā kā man parasti arī mans vecmāmiņas, mīl savas vecmāmiņas, paldies jums vecmāmiņas, jūs man esat ļoti jauki, mīļi, vienmēr audzinājuši. Bet, jā, paldies, kā man sakārtoja. Viņas vienmēr, abas divas man saka, gan Ilzīte, gan Plūma Ināra. Kādēļ? Nevis kādēļ, bet Sindi, atkal tu tur kaut kur staigā, kaut kur braukā. Tu vispār strādā. Un viņas man tā uzraksta. Jā, viņas vairākas reizes to man prasījuši. Bet ir noteikti mīnus arī, par ko mēs varam parunāt. Un Agnes, tev ir saraksts, tu vari sākt pirmā. Jā, man ir saraksts.
Tā brīvība visa, ka tu vari strādāt no jebkuras pasaules vietas, ir arī ļoti liels mīnus. Ja tu, piemēram, esi people pleaser, kā man ir nedaudz liela problēma par to, ka man ir gadījies tā, ka es Spānijā kaut kādā atrakciju parkā stāvu uz amerikāņu kalniņiem, un man vajag ielikt storiju. Un es to darīju stāvot rindā. Bet tas, starp citu, tas nav slikts veids, kā izmantot savu laiku. Es citreiz tā arī cilvēkiem saku, ja jums ir jāieliek storijas, dariet to, kamēr jūs stāvat rindā. Kamēr jūs esat kaut kādos, zināt, ka ir tādas ikdienas darbības, kas neprasa tādu ļoti lielu piepūli, bet arī viņam nav nekāda īpaši liela nozīme. Stāvēt kaut kur rindā, nākt no pieturas līdz mājām, piemēram, rinda laikam ir tāds visizteiktākais. Jā, bet, piemēram, tas attiecas ne tikai uz tādām darbībām, kas lai aizņemtu savu laiku, bet tas attiecas arī ar tikšanās ar draugiem. Piemēram, satiecies ar draudzeni, aiziet jūs tur kaut ko kafiju pamalkot. Iedzeram kafiju. Jā, kādu uzēst. Bet tu montē tajā laikā rīlu, tāpēc, ka tev ir, piemēram, kaut kāds deadlines, ka tev, piemēram, šodien jāieliek tas rīls, jāsaskaņo, un tad tu velti laiku tam rīlam, satiekoties ar draudzeni. Un tā kā, tā ir ļoti liela problēma. Vismaz man tā ir ļoti liela problēma. Es neprotu dalīt to laiku, kad es strādāju un kad es nestrādāju. Jo, labi, tagad par tev mīnusu, vai tu piekrīti? Tātad, kas bija tas mīnus, ko tu teici? Tas laiks, ko tu nevari nodalīt darbam. Jā, ka tu, piemēram, aizēji kaut kādā savā atpūtā, bet tu tāpat strādā. Tad respektīvi, tas tāda situācija, ka tu nespēji dažreiz atslēgties no darba. Jā, tad tas ir, tas mīnus, es varētu vienkārši papildināt, ir tāda tā kā robežu saplūšana. Tev nav robežu, tavs robežu pārplūst. To vajag ļoti uzmanīt. Jā. Tas tiešām ir kā mīnus, jā. Bet to var uztrenēt. Un to var norobežot. Ko es varētu nosaukt kā mīnusu? Redz. Pagaid, man tagad nebija saraksts. Man vajag kaut ko padomāt. Tev nav mīnusu par freelance darbu. Es nevaru pateikt. Nopirkšanu vai nosaukšu. Es neredzu. Nav mīnus. Nē, ir mīnus. Protams, ka ir. Par to pat laika nodalīšanu. Jā, ka tu, piemēram, strādā no mājām, tev ļoti labi jābūt uztrenētam tam sajūtai, ka rekur es līdz tikiem un tikiem nostrādā, un pēc tam es nodarbojos ar kaut kādas mājas darīšanām. Gatavoju ēst, izmazgāju veļu vai kaut kas tam līdzīgs. Jo tu vari ierakties tik tālu tajā darbā, ka tu nesaproti, tā kā tu pamosties, ka jau tu jau nepaspēji savus kaut kādas personīgās darīšanas izdarīt. Jā. Un tas ir tas lielākais mīnus, kas izriet no pagājušā. Jā, es uzreiz tad varu papildināt un pateikt jaunu mīnusu. Tiešām tas mīnus ir tāds, ka tu reizēm, pat zinot to, ka tev ir diezgan brīva vaļa savā radošajā izpausmē, tu pārāk daudz laika tajā ieliec. Ka, respektīvi, ir projekts, uz ko tu strādā, kas varbūt parastā darbā paņemtu 30 minūtes, un darbinieks varbūt neiespringtu pārdomāt šo ideju 3-4 reizes. Bet tad reizēm tas tā it kā centība, tas ir kā plus, bet tā centība tev var ierobežot tajā, ka tu pārāk daudz laika ieliec uz kaut kādu vienu lietu. Pieņemsim, dažreiz man ir situācija, ka es varu samontēt vienu rīlu 20 minūtēs, bet tikpat ļoti man var gadīties tādas reizes, ka es to rīlu arī montēju stundu vai pat pusotru. Un tikai tāpēc, ka īstenībā tajā dienā es nevaru vienkārši viņu ātrāk samontēt. Man nestrādā galva. Es nevaru vienkārši viņu samontēt. Es mēģinu viņu montēt, man kaut kas nepatīk. Es jau sāku pieksīties. Un tā kā nav neviens, tā kā man ir dots laiks, lai to izdarītu, es to daru. Neviens man nestāv pār plecu, kā es teicu, nav neviens, kas to dara. Es pati esmu atbildīga un ieslēdzās tāds perfekcionists, ka gribās izdarīt perfektu. Un kamēr nebūs tā perfektā rezultātu, to darbu nevar nosūtīt.
vai nu, piemēram, publicēt savā profilā. Tad tas mīnus droši vien ir tāds, ka var ieslēgties šī tāda perfekcionista slimība vai tāda perfekcionista atkarība. Nu, tā kā, nu, ka tev gribas vienkārši izdarīt perfektu. Jā, tas man šķiet, ka tāpēc, ka, piemēram, ja tu esi noalgots darbinieks, tev mazliet tā atbildība nav tik liela, jo, lai gan tu pārvaldīji par kādu projektu, tāpat ir priekšnieks, kurš tā kā augstāks par tevi, kurš ir atbildīgāks par tevi, bet tad, kad tu strādā kā freelanceris, tad tu esi savu priekšnieks, tu esi montētājs, tu esi gandrīz vai viss, un visa atbildība ir tieši tev. Un tāpēc man liekas, ka tas ir tas perfekcionisms. Bet ir arī freelanceri, kuri neiespringst tik ļoti. Jā, tas laikam par mums vairāk stāst. Nē, es nedomāju. Jā, nu, vispārīgi, jā. Protams, man liekas, tas lielākais tiešām mīnus ir tās robežu saplūšanas, sevišķi, kas bija jūtams pandēmijas laikā, nu, kad tiešām tas darbs un mājas dzīve bija tik ļoti kopā, ka tu brīžam nevarēji saprast, kurā brīdī sākās tava mājas dzīve, kurā brīdī sākas tava privātā dzīve, kurā brīdī sākas tava profesionālā dzīve. Tas viss bija kaut kā ļoti kopā. Un man liekas, ka tieši pēc šīs pandēmijas tas ir saglabājies, un tas ir palicis kā tāda blakne šim te freelancer darbam. Jā, jo pirms tam tas nebija tik izplatīts. Jā, tas nebija. Ja kāds pateica, ka viņš strādā no mājām, kaut kā tur, nezinu, ir aizbraucis ceļojumā un tad strādā, likās, kā tas ir iespējams, kā tev vispār uzticas tos darba dēļ. Kā tas strādā? Vēl viens mīnus, ko es varu nosaukt freelancer darbā, ka ja tu esi viens, tad, nu, redz, ir cilvēki, kuriem patīk labāk strādāt komandā, un ir cilvēki, kuriem patīk būt tiešām pilnīgi neatkarīgiem un pilnīgi vieniem. Tas ir divas dažādas lietas. Taču man šķiet, ka ja tu kā freelancers visu laiku paliksi viens, tas tev var palikt kā mīnus. Tev var rasties ļoti šaurs skatījums. Attīstīties. Viņš var tā kā palikt ar laiku tāds ļoti šaurs skatījums. Uz dažādām idejām. Jo tad, kad es sāku viena pati, man likās, ka es tikai viena varu visu izdarīt vislabāk. Bet tad, kad es sāku sastrādāties jau ar cilvēkiem komandā, es sapratu to un sāku novērtēt to, cik ļoti daudziem cilvēkiem apkārt ir foršas idejas. Piemēram, tev. Un jo vairāk es sāku tam uzticēties, un jo vairāk es sāku sajust tādu sadarbības sajūtu, komandas sajūtu, pat arī tādā brīdī jūtot, ka jā, es esmu atbildīga un pats savu priekšnieks, un es varu visu darīt pat, bet es sāku just, ka tas ļoti palīdz attīstībā uz priekšu, ka tas ļoti arī palīdz ideju veidošanā, ideju ģenerēšanā, un es jau zinu, ka es jau atkal automātiski pārēju uz pusēm. Tātad mīnus. Nepalikt vienam. Jā, jo tev nav tā viedokļu apmaiņas. Jā. Tu vari skatīties miljonus rīlus Instagramā un iedvesmoties no kaut kādiem trendiem, bet jebkurā gadījumā tev nav cilvēka, kas tev pateiks, vai tas tiešām konkrētajā situācijā der vai neder. Tam es piekrītu. Kaut gan es neesmu baigais komandas darbinieks, es esmu satikusi cilvēkus, kas saka, ka man ļoti svarīgi ir darba komanda, kur es strādāju. Jā, piemēram, ja es eju katru dienu, labi, īstenībā, ja es pat katru dienu eju uz kaut kādu darba vietu gāju, tad arī tur, es strādāju savu darbu, ja man ir forši darba biedri, kas man vienmēr ir bijuši, ir ok, bet ja ir kaut kāds, kurš man nevisai simpatizē, tad mani tā darba vieta tā kā, ir nekas visādi cilvēki. Tolerē ar šo cilvēku. Man nav tāda, ka darba komanda ir tas must have, kas man ir. Jā. Kaut gan man ir brīnišķīgi darba biedri, gan mūsu CEO, gan kas tā aizkadrā, kur sēž. Jā, mana draugiņa, ar kuru mēs jau esam vairāk gadus pazīstamas, un mēs strādājam kopā, un viss ir ok, un es varu viņām visām uzticēt. Jā. Tāpēc viss ir tā kā vajag. Man liekas, ka mēs esam pabeiguši, jau uz tādas pozitīvas nots. Jā. Jo, kā beigās kaut kā mēs no tiem mīnusiem izbraucam uz tiem. Tāpēc, ka gadījumā ir plusi.
mēs izbraucam uz tiem plusiem un beigās jau, protams, ka, manuprāt, vairāk jau ir to plusu nekā to mīnus. Jā, bet zini, kā ir ļoti daudz plusu var atrast un ļoti daudz mīnusu var atrast, bet ne katram cilvēkam ir tas piemērots freelance. Jā. Tāpēc ļoti uzmanīgi jāizvērtē. Vajag pamēģināt, ja nē, tad nē. Jo, ja visi būs tagad freelance, arī pasauli arī nevarēs eksistēt. Tas nebūs iespējams. Parakstot zem katra Agneses vārda. Jā, jo pašdisciplīna ir tas, kas vada pašnodarbinātos. Jā, nu principā visi sāk ar pašnodarbinātā statusu. Jā. Tas ir tīri tā. Kādā reizē mēs varētu arī parunāt īstenībā par dokumentiem, kā to visu veidot, kā to darīt, bet ne šodien. Jā. Jā, tā kā, un mums bija uzņemts konkrēts laiks, cikos mums ir jāpabeidz epizodu, un kā jau televīzijā pienākās, tad ir jābūt arī reklāmas pauzei. Un jā, man liekas, mēs esam visu pateikuši. Ej tu nost, tas bija ritīgi forši. Jā, ej tu nost galvenais. Ej tu nost! Ej tu nost! Bet man patika. Tu mani vēlreiz uzaicināt. Tātad par to, kas notiks tālāk. Mēs turpinām. Šī bija pirmā epizode sadarbībā ar Vilo Lakstīgalas. Paldies, mēs sakam viņiem. Paldies! Ļoti ērta gultas. Algoritmas zem sagas. Arī mārketings gultā. Mārketings gultā. Un tagad, jā, kas tad notiks tālāk? Gaidiet jau nākamo epizodi, jo smieklīgi vai ne? Es nezinu, cik mums ilgi tā ies, bet arī nākamā epizode būs gultā. Tikai citā. Jā, no viņam brīvus jāparādīs. Parādīsim. Labrīt! Paldies, ka skatījāties mūs. Obligāti sekojot mūsu Instagram kontam. Tad kur mēs tagad sāksim šito, ja kā YouTube'ā parasti saka, podkastos. Tātad kur mēs sekot Agneses kontam. Čukžuģu tagad iznāk ārā tas viņas, kā to bija Instagram vārds? Handle. Agnes.za. Mani var atrast kā Cindy Vanderlust. Un, protams, arī var sekot līdz mūsu arī aģentūras Instagram kontam. Jā, mēs uzrakstīsim. Es vienkārši vēl nezinu, mēs jau esam izveidojuši to Instagram kontu vai neesam. Laikam esam jau. Mums vajadzēs, jā. Mums būs. Un tam arī jūs noteikti sekojat līdz. Nākamās citās epizodēs mēs par to visu pastāstīsim vairāk. Šī bija tāda iepazīšanās sērija. Jā. 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 Un noteikti no pirmās epizodes vēl nekas nebeidzās. Viss tikai sākas. Tā kā tiekamies nākamreiz. Un tagad skaties foršu kadru, kā mēs ejam džakūzi iekšā. Ja? Jā, taču. Es aizslīdēju. Rekur, tagad mēs jums rādām podkāstā. Rekur ir podkāsta beigas. Čau, Agnes. Nu, kā jūties, Agnes, pēc filmēšanas? Man ir silti, tagad man ir labi. Jā. Tikai mēs savu skaņu nedzirdējām. Mums kaut kas ar mikrofonu notikās, bet mēs visu piekaraģējām. Un rekur, Viss būs labi. Jā.